Vīriešiem, kuriem vēl joprojām ir ļoti svarīga viņa māte, viņi viņai palīdz, žēlo, cenšas glābt, dažādi atbalstīt, un viņi ļoti daudz laika pavada šajās attiecībās ar māti. Viņiem vēl joprojām ir attiecības ar māti, un tāpēc viņi nespēja izveidot veselīgas attiecības ar savu sievieti, vai arī nemaz vispār nespēja atrast sievieti, kura būtu ar mieru veidot attiecības ar viņu. Un šādam vīrietim attiecībās viņa sieviete vienmēr būs cietēja, un parasti viņa sievai šādā gadījumā nav viegli komunicēt ar viņu mammu. Parasti tur ir sarežģījumi šādās attiecībās, jo viņa sieviete sajūt, ka viņa mātei aiziet visas vīrieša emocijas un enerģija, un parasti šī sieviete ir otrajā vietā. Šāds vīrietis, kuram ir attiecības ar viņa mammu, nespēs izveidot veselīgas attiecības ar sievietēm, kamēr viņš nebūs noslēdzis šo emocionālo saikni ar savu māti.